Cibuļskis. Ķerkvista metiens un ripa vārtos. Atkal tālais metiens, atkal aizsar. Uzvarēja iemetienā Lokomotīvu un uzreiz metiens no zilās līnijas un ripa ielido vārtu stūrī. Nu, vārtu priekšā bija Miknaus. Kartiganam. Un pieslāvā priekšā Ņiževijs vārtī! Aleksandrs Ņiževijs! Cibuļska lieliski piespēle. Kartiganam redzam novānu un Ņiževijs. Izskatījās pat ļoti vienkārši, bet nemaz tik vienkārši patiesībā nav. No malas tā skatoties. Tad Dmitrijs Kočevs ar nulli centās izsist, jo īstajā brīdī un īstajā vietā. Sobotina metienu atvēra Telkvists un Vašičeks vārtu priekšā no nērtās puses ieraida ripu tomēr vārtos. Tomēr šo situāciju uzmet pirmo metienu Telkvists atvēra labi un otrajā Vašičeks bija ļoti tuvu vārtiem un ļoti grūti bija atvarīt šādu metienu. Vairākumu izspēle Miķels Rēnlīgs. Un vārtī! Lauris Dārziņš! Ļoti ātri redzam Ozoliņu piespēle Miķelim Rēnlikam. Auze un lieliski piespēle šeit jau tukšos vārtos varēja ripu raidīt Lauris Dārziņš. Spēcīgs šajā situācijā Košies tagad raidīt, bet ieliks mūsu Longo komanda metiens un ripu vārtos 3-2. Atkal Ķerkvists. Telkvists ripu tvēr. Redzam, šeit neizraidījām ārā. Rudenko atspēlē atpakaļ un Ķerkvista metienu. Mikails Telkvists nespēja atvairīt. No vārtu priekš izdevās raidīt šo metienu un grūti vārtu. Metienu atspēlēja vēl partnerim Demitrija uzbrukumā. Un ripa vārtos, diemžēl ripa vārtos. Šeit pazaudēja no redzesloka Mikails Telkvists ripu un Pavels. Tas neiespējams, visam noteiktos vēlreiz atkārtojumā Demitris metiens. Šeit pazaudēja, izkrit ripa Telkvistam. Koroļuks. Rakuneks un 5-2. 5-2, jā. Pret Koroļuks un Rakuneks. Izcils plaukstas metiens vārtu augšējā stūrī. Nu, šīs dienas maču klātienē. Koroļuks, Rudenko es atvainojos. Ķerkvist un hat-triks. Ķerkvist, cauršā mūsu aizsardzība un arī mums ir diezgan neveiksmīgi. Lūk, vēlreiz Ķerkvist lēsies pa vārtiem un... Lielisks metiens vārtu augšējā stūrī un Kristis Kolts bezspēcīgs glābt savu komandu. Tur arī vārds priekšā. Minošs noraidījums vēl viens. Ozoliņam. Uzbrukuma zonā noraidījums Zolins 7-2. Un nebūs noraidījums, diemžēl 7-2 rezultāts. Gaļība. 7-2 rezultāts. Ar ļoti augstu realizācijas procentu šodien savus momentus realizē Jaroslavas Lokomotīvas komanda un žēl mūsējiem. Jā, lauku malā. Artigans, Ņiževijs un ripa vārtos! Kanačs un Rovijs. Lieliski vairākumu izspēle. Nejustos tik visu varana. Nu, skatāmies atkārtumā kārtīgāts atspēlē Ņiževijam un tieši precīzi iedeva Tomašam Surovijam un... Tur Žukovs ar Koroļuku īsti nesaprast, kurš tad ņems Suroviju un beigās neviens ģelis. Troters aiz vārtiem. Troters priekšā! Ripa vārtos! Fantastiski! Jā! Bija vadībā savā laukumā 5-0. Un Pinskieši pievilka līdz 5-4 beigās, kad zaudēja 7-4, bet Rīgas Dinamo var atkārtot šo. Laviņš, garām mali, Ņiževijs. Un ripa ieslīd vārtos, ļoti neveiksmīgi Kačenko. Un noraidījums būs Kolts glāb komandu, uzbrukums turpinās, Miknaus. Un ripa priekšā, Miķels reizes pieskarās 7 sekundes, un būs atpakaļ un Tautiņš, Miknaus. Jā, nu Miknaus tur. Arī Troters iesaistās ciņā, Miķels Rēnliks. Rēnliks tur bija, tas, kur sakāvās. Troters ar Kačenko šobrīd tur kaujās. Un guļošo spēlētājiem, es domāju, nevajadzētu sist, jo tā var dabūt arī nopietnas disciplināts no Rīgas vadības. Jācenšas savaldīties. Nu, tur Kolts arī, jo vēl viens spēlētājs pieslidoja un uzkrīt virsū brokam treneriem no muguras. Nav jau nogādāts noraidīto Zolini, bet tur vēl uz ledz guļ šie Troters un cīņas jau nav beigušās. Cenšas noturēt Cibuļsko notur, bet tiesneši nevar pa diviem kopā. Varbūt tālāk. No Rakuneks tur ir tas, kurš ir ļoti aktīvi. Ar Broku Troteru, bet viņš no muguras pieslidoja Brokam Troteram un... Tur vairs neko īsti nevar aizstāvēties šādā situācijā.